Klau, nu, draugi mīļie, First Auto M brauciens startēja. Plāns sekojuši. Mēs dodamies uz Kandavas kartiņu. Tālāk dodamies uz Ogli. Ogli mūs sagaidīs ar gardu kafiju un uzkodām. Pēc Ogles mēs dodamies uz Jaunpils pili. Watch out, back out, wait up, my nigga, wake up, stay up, they gon' get it, they gon' take us, raise up, we got color, they try and gray us. Bet viss skaistākais ir visi tie ceļa posmi, tā kā jūs visu šo viennozīmīgi redzēsiet šajā video. Tāpēc, draugi mīļie, noskatāmies video līdz galam, pieskojam. Un šāds M brauciens mums vēl nav bijis, tas ir pirmais, tāpēc ierakst komentārā, ko būtu jāuzlabo, ko būtu jāpamaina un kas būtu vajadzīgs nākamajam braucienam. Aiziet! This how I feel when you get to the commas. Tell me who you are, get in the car right now. Feel the stars, I want it all right now. Tell me who you are, get in the car right now. Feel the stars, I want it all right. Nu, davai gāžam, ja? Kāds sauc ar kutu laidi, Igor, šodien? Laidu ar M2. M2? G80. Šis ir vienīgais M2 šitam laikam tāds, ne? Jā, super, labais. Tātad, ok, kas mums ir šeit? M3. Jā, F80. Nu, Pāvēl, es skatos tev īpašs eksemplārs šodien, ne? Domāju, ka jā. Vai ne? Tāds pa pirmo. Kāpēc izvēlējies tieši šo auto? Mūsu laikos tas ekskluzīvs auto, es domāju. Super, salons, viss tur arī ar dzeltniem elementiem. Ļoti skaisti mašīna. Vai ne? Jā. Super, labs. Valērija, nu, divos vārdos, ja? Ko mēs čakarēmies gāžam, ne? Ka dodamies tālāk. Laurim jāsaka, jau visi sētu žogi uzmanamies, ja? Tieši tā. Nē, viss būs mierīgi šodien. Kārli, nu kā M5? Nu, M5 super. Gāzīs. Uzsils jāiztīr svecis, tā teikt. Es dzirdēju, ka tev ir pieredze kartingos. Ir pieredze. Tad, kad saturamies, ļoti iespējams, ka kauss tiks tev. No, tad redzēt. Žāni, čau. Čau. Kaut kas vispār neredzēts, vai ne tā? Interesanti. Galvenais bez pārsteigumiem. Galvenais bez pārsteigumiem, tieši tā. Viss būs forši. Laiks šodien solās labs tā kā. Ar laiku mums paveicās, man liekas, un tas ir īstenībā viens no tādiem galvenajiem faktoriem, tāpēc gāžam. Yes. Ārti, nu kādas sajūtas? Labas. Nu, man liekas, tu esi tāds aktīvākais braucējs ar Sānslīdi šeit, vai ne? Noteikti, jā. Gribētos kaut kur arī pagāst. No šodien nav gāsts. Vairāk no tukuma apu. Jā, vidējs. Tagad, draugi mīļie, nu, es domāju, lecam pa mašīnām. Viss ir skaisti, viss ir pozitīvi, apmierināti. Ir sestdienas rīts, saules spīd, septembris, īstenībā ļoti patīkams, silti laikapstākļi. Nu, perfekta diena M braucienam, tāpēc obligāti noskaties šo video līdz galam, jo es domāju, šeit būs ko redzēt. Nu, situācija sekojoša, ja? Tātad paldies Kūlam, ka viņi mums atļāva uzpildīties pa velti un tātad katram arī piešķīra pa hotdogam. Tālāk dosimies jau pa Liepājas šoseju, aiz tilta mēs raujam pa labi iekšā vecā Kalnciem šoseju, pēc tam tālāk uz, piemēram, mežu. Mums nebija varianti, mēs gribējām izmukt no speed check zonām, bet viena mums trapīsies. No kontrols. Bet mēs tāpēc ātrumu neplānojam pārsniegt, bet zin kā, tomēr, nu, negribās. Negribās, lai ierobežo. Kontroli. Jā, negribās, lai ierobežo, tieši tā. Pastāstī, kurš jau šis ir tāds brauciens ar mašīnām vispār? Es jums teikšu tā, ka manā dzīvē daudz
Es pat neskaitīšu, bet šodien un tagad ir ļoti liela iespēja mums visiem, ka mēs varam atļauties pabraukt kaut kur bišķiņu, varbūt mazliet piespiest pedālīt, bet tā saprātīgi. Ļoti skaista daba, ļoti skaisti ceļi. Tā kā pagarinam vienkārši sev svētkus, tos vasaras svētkus. Mazliet pagarinam, savu Mums iedeva dāvanu, dzīvi. Viktor. Jā. El Victorio. Jā. Mums iedeva dāvanu. Jā, izmantojiet, Tāpēc izbaudiet. Jā. Jo laiks ir īstumā perfekti. Tātad lecam auto un dodamies tālāk uz mūsu nākamo punktu. Gan jau kaut kur pa ceļam apstāsim. Esam sabraukuši kuplā skaitā, esam Kandavas kartingā M4, M5, M8, M3, M5, M2, M4, M5, M3, M4. Tā kā kārtīgs M brauciens, zin kā, visi M auto cienītāji, viņi grib arī uzsportot, tā teikt, pa ceļu, jo mēs sportot baigi nevaram, tāpēc mums tāda iespēja ir Kandavas kartingā paņemt un normāli izgāzēties, lai tomēr, tā teikt, to tvaiku ir jānolaiž. Tāpēc esam šeit vienā no top, man liekas, trasēm Latvijā, kas ir Kandavā tieši pa kartingiem. Uzdosim starp citu jautājumu, kas šo trasi ir projektējis, jo šeit projektētājs ir bijis nopietns vīrs. Tāpēc, draugi mīļie, skaists skats, arī tāds krāsains, vai ne? Es teikšu godīgi, man ļoti patīk dzeltenais M3, ar ko atbrauc Pāvels arī. Katrai mašīnai savs šarms ir un jebkura mašīna šeit ir īpaša. Sanāk uz instruktāžām. Sākam ar to, varbūt kādam būs atkārtošana, ja jau ir vairāk pabraukt, bet izrunājam, lai visiem ir skaidrs. Ja? Pamat lietiņu, ko atceramies braucot ar kartingu, bremzējamies braucot taisi. Ja pagriezīs stūri, nospiedīs bremzi, metīsies riņķi. Ja? Ideja nav sarežģīta, tik cik jāatcerās. Ja? Visu izdarām pirms līkuma, braucam, sabremzējamies, atlaižam mazs mirklis, kad ieripoja ir stabili un kur vajag braukt takalēsim. Klasika, divpēdāja labā gāze, kreisā bremzē, abus reizē nespēj. Atceramies, sacensība mums būs, bet drošība pirmā vietā. Tātad, ja mums gadienā būs tāda situācija, ka nevar turpināt braukt, neko darīt, sēžam iekšā, roku gaisā, ārā nekāpjam ģiveres nos, nevelkam pašu tur neko nedarām. No drošības un pārējie arī skatāmies. No kontakta izvairamies mēs maksimāli, cik iespējams. Lauri, jautājums, kāds ir tavs top 3? Kas būs pirmajā trīniekā? Es varbūt varētu sevi likt uz 3. vietu. Ok, kas ir pirmajā? Pirmajā? Es nezinu, kuram tāda lielāka pieredze, kas pirmajā. Es pieļauju, ka vai nu Romāns būs pirmais, vai nu Pāvels. Jā, ok. Jā. Pāvels, Lauris pieteicās uz 3. vietu. Kaut kā trūkst ambīcijas, es tā uzskatu. Vajag pirmo, jā, vismaz otro. Varbūt ar melno M5 varētu būt topā, tas safety cars varētu būt arī. Tiekam ķivers jau līdz, tur jau kaut kas jau... Tas jau nopietni. Jā. Kurā tu vietā būs? Cerams, ka pirmajā. Cik es zinu, tev ir pieredze arī kartingos, vai ne? Es tieši šeit piedalījos amatieru sacensībās vasarā, kad 70 apļus izbrauc, jā. Tātad Kārlis te ir izbraucis 70 apļus. Tā kā te ir sīva konkurence. Pāvels, Romāns, pirmā vieta. Jā, ok. Ja viņi brauc tajā. Divi tā sēdēs. Nedzirdēji? Šīnē, jā, viņi jau tā pateica, ka viņi tā darīs. Reiku Pāvelam būs ķiverā. Šies labs. Ok, tad 2. un 3. 2., 3. gribētos 3. kā tu teici redzēt tevi. Vai būtu skaisti, jā. Un 2. būtu forši, ja Lauris izbrauc. Vai ne? Jā. Reku, tu teici 7 apļus. Jā, te Kārlim ir pieredze reāli. Viņas drīzāk
Būs ļoti, ļoti forša cīņa. Būs ļoti laba cīņa. Man arī liekas, ka otrā vieta būs viņa. Rekur Džeki ir tik tiešām ar pieredzīti, tāpēc ļoti interesanti. Tātad, Arti, pastāst, kā tev liekas, kas būs pirmajās 3 vietās? Te ir nopietni sīvu konkurences Džeki. Pirmais, es nezinu, kas būs. Es domāju, ka varbūt Pāvils. Ok. Bet pēdējais, es domāju, būšu es. Tu domā tā? Jā, es nemāku ar kartingiem tā uz laiku labi nobraukt. Un tas ir visvieglākais ielikts ir pēdējā vietā, tad tu vismaz zini, kad ir labāks rezultāts. Ok, es pārsitu savu plānu. Super. Ok, laižam tālāk. Vai ne? Paldies, Arti. Žāni, kurā vietā tu būsi šodien? Grūti prognozēt. Es domāju, ka es būšu otrajā tabulas daļā. Ok, man ar tādu aizdomu, ka es būšu arī otrajā tabulas galā, bet tiekamies tajā vienkārši. Jā. Un miers, vai ne? Super. Un pirmais, jā. Es nezinu. Pēc sejām vienkārši. Es domāju, ka Pāvils varētu. Pāvils. Tu vairāk dzirdēji, laikam, ka viss saka. Zin kā, es skatoties tavu arī kanālu Pāvilu biežāk redzu. Ok. Bet, es domāju, ka Pāvils, viņš arī uzreiz, viņam botiņas jau uzreiz sporta viss. Nopietni piegājās. Un tas tā arī vajadzēja. Es vispār aizmirsu pa ķiveri un pa visu tā teikt, bet nekas. Gāžam, gonka mums ir priekšā, un tad jau mēs redzēsim, kurš būs 1., 2. un 3. vietā. Reini, Jā. kā tapa šis brīnums? 72. gadā tapa tā trase ne tādā redakcijā, kā viņa ir tagad. Tādā 2008. Tapa kartingiem. Ok. Tapa kartingiem no 74. Kāds 12 gadus viņa bija PSRS, padomju laikā, padomju kartinga izlases bāzes vieta. Okay. Tā arī tā tradīcijas te dzīvo, te dragāja un laida un padomju izlasē. Rēķina, cik ir liela padomju savienība. Izlasē tur no 4, 2, 3 parasti bija no Kandavas. Tās tradīcijas tāpēc te ir senas, un tā arī viņa tika tur pateicoties Hugo Jorševskim. Tas viss notikās tajā laikā, pēc tam tā kā viņam droši vien par godu cilvēki izlēma to atjaunošanu uztaisīt, un šī daļa jau, kur mēs tagad stāvam, te bija senāk trases daļa, un tas kalns nebija, tur bija parks. Jā. Tad 2008. gadā uzprojektēja Hermans Tilke, kas taisīs ir kaut kāds 6 Formulas 1 trases pirms šīs. Arī vēl tagad pēc, gan Sočus, gan vēl kaut ko tur, ja. Un tā viņa tika uztaisīta 2008. un šī tāda viņa ir tagad kopš 2008. gada. Tātad Hermans ir šīs trases projektētājs? Jā, precīzi. Super. Arī bija šeit, kad viņi tur taisīja, izbrauca līkumus, pastījās, nav īsti labi pieraktēji. Normāli, tā arī tam jābūt. Kārtīgi piegāja tā lietā. Klaubi, tāpēc tā arī ir tik labi tā aura, jo pasties, cik gadus jau te viss notiekās, tas enerģijas sacensību gars, jā, tāds. Jā, cik mums atļauj? Jā, cik mums atļauj? Ir tā, ka nenotiekās, bet kaut ko jau atļauj. Klau, jautājums reiz nākamais. Vai te kāds jaudīgs tātad Džeks, kas mums ir atpazīstams, vai tu pasaulē, Latvijā pirms tam ir trenējies? Ļoti daudz. Ļoti daudz. Padomju laika visi tie čaļi, kas brauc, tieši tā kā ar Hugo Jorševsku, tur trenēja, gan viņa dēls ir šoseja un viss pārējais. Ļoti daudz no tiem, no mūsdienu, tad tā bāze bija tā kā šeit vienā vietā. Tagad mūsdienās jau visi tie klubi kustās. Kaut kur kaut kas bāzējās, kaut kur kaut kas mainās, bet jebkuram Formulas 1 braucējam mājās ir tas 6 ātruma kartings. Okay, tā kā viss nāk jau no šejienes. Tā pateikt, kurš ir no šejienes tā kā iznācis. Grūti pateikt precīzi. Jā, tā, bet ļoti daudz. Tomas arī tepat braukājis. Braukājis, ja viņš ir daudzās visās tas. Redz, mēs esam atbraukuši ar BMW M automašīnām šodien. Tātad, kur ir tavs favorīta auto no visām šīm? Tas ir baigo izvēle man iedeva. Grūti, jo es arī nevarēju pateikt, kurai jau arī nevarēju. Es nevarēju. Man bija grūti. Šitā. Reini, paldies tev par šo iespēju. Visiem mums te normāli izgāzt, izpriecāties. Un, man liekas, ka bija forši. Man liekas, ka bija fantastiski. Tāpēc, ja jūs gribat kārtīgi tā teikt, paņemt un, tā teikt, nolaist tvaiku, vai ne? Jā. Ja grib nolaist tvaiku, ja? Atbrauc uz kartingiem, paņem, izbrauc kartingos šeit, Kandavas kartingā ar to kartingu, tas ir vienkārši. Pēc tam tev reāli ir miers bēniņos, un tu vari tātad risināt savus uzdevumus tālāk. Tā arī daram. Super. Kandavas kartings, kartodroms, Reinis. Reini, prieks, ka mūs tik pozitīvi tu uzņēmi. Right now. Kā jūties? Es jūtos gatavs. Es tā skatīšu. Būs pirmais? Jā, būšu. Ar pirmo jābrauc pa pirmo vietu.
Mūsu gadījumā nav obligāti jābūt pirmajam. Nu, 10 būs točno. Vai kurš bija favorīts? Tu biji favorīts? Nē, točno nē. Galvenais, kad visiem ir prieks un visi ir priecīgi un visi nogāž. You are now listening to the greatest. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, reach for the stars, I want it all. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, reach for the stars, I want it all. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, all I'm in the store, wait a minute. Romī, kā tu jūties par Lauru dzīvību šobrīd trasē? Ļoti labi. Nesatraucies, domāju, viss būs kārtībā. This how I feel when you get to the commas. Tell me who you are, get in the car. Right now, reach for the stars, I want it all. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, reach for the stars, I want it all. Right now. Right. Kāds sajūta, kā trasa? Nu, forši trasa, jā. Bet rezultāts negaidīts. Nu, kāds sajūta? Klaus sajūta, vajag laba pirmais piecinieks, trīnieks, četrnieks bija baigi tāds sasprints. Bija jaudīgi džeki un bija tik tiešām tik vienais otru tur gāju un bija ļoti interesanti. Driftiņš arī bija ar kartingiem? Es saprautu, tur riņķī, Tānos apdzina man pa iekšmalu tur, un es gribēju viņu nodzīt. Un tad man tur sarauši čērsām un jā, es bišķīt, bet labi, neviens man neapdzina. Mēs bijām atraugušies un tā kā, jā, kaut kā tā, super. Bija baigi jau, bija rītīgā. Lauri? Jā. Romī pārdzīvoja par tavu dzīvību, pastāsti no savas puses. Bija karsti, bija grūti. Un trasa interesanti vispār, diezgan ātra. Pāris līkumus tā arī neiemācījos, bet kopumā bija baigi labi. Žan, stresiņš vispār pirms? Nu, stresiņš laikam nebija. Man galva sāpēja pirms tam. Labi, tās visas maskas jau tagad ir. Bet, nē, bija labi. Kvalifikācijā diezgan tīzli bija, bet, nu, pēc tam gonkā labi. Nebija pēdējais, tā kā, un arī nebija priekšpēdējais. Es apmierināts ar savu laiku. Bet tu iepriekš brauc pa Kandavas trasi? Pat Kandavas trasi, nē. Bet es biju ar kartingiem, nu, kādas 2 reizes esmu braucis, tā kā man pieredze nekāda nav. Varbūt nākamgad braucienā jau uzlabos rezultātu. Ar labiem cilvēkiem vēl. Tur ir vienalga, kur tu brauksi ar labiem cilvēkiem, jau viss ir labi. Kuru vietu aizņēmāt? Man liekas, pirmais jāuzjauta ēdīs. Es runāju ar čempionu. Varbūt, jā. Diezgan labi. Saule, labs asfalts. Kompānija forši, tas jau galvenais. Nav galvenais rezultāts. Kompānija. Nebija nekāds avārijas, neviens nesat, tas ir ļoti cieņa, un tad arī forši var izbraukt. Kā tev likās, nu kurš tad tas bija tas pirmais? Vispār pārsvārdos mēs gribam pateikt to, ka visi bija īstenībā diezgan līdzīgi. Diezgan līdzīgi, tas bija forši. Tas bija forši. Bišķī tur sākumā atpalikam, varbūt pirmā reize ir paigi labi, ka tajā, nu, sacensībā viņi tā kā pievilkās. Beigās jau tur bija pavisam forši. First Auto M-Drive. Jā. Kārtinga sacensībā. 3. vietā. 3. vietā? 3. vietu izcīnīja. 3. vietu izcīnīja Kārli. Aplausī! Lūdzu, Kārli, tur vēl kaut kā. Apsveicu! Brauciens bija ļoti interesants, jā, labi sacīkste, džeki ar pieredzīti var just, jā, nav pirmo reizi braukuši, reizes bija, tā teikt, labāks nekā kvalifikācija, bet, nu, sakļūdījos, brauc pa otro, palika 3. Tā ir, jātrenējas, bet treniņiem nekāda rezultāta. Bet super, tu esi uz piedestālu un tev ir 3. vieta un apsveicu. Vēlreiz kā, super. 3. vieta mums saņem maiciņu. First Auto M-Drive kartinga sacensībās. 2. vietu izcīnīja Valērija! Valērija! Ar ātrāko apilāku! Klau, Valērija! Nu šis bija nopietni, atspēja pasniegt roku. Mēs vispār neesam filmējušies nekad kopā, tāpēc mums beidzot kaut kas kopā ir jāuz filmē. Jā, vispār nekad, vispār. Pirmo reizi. Valērija, klausies, zin kā bija? Ir tas teiciens, tie klusie ūdeņi bija dziļākie. Un šītēm tu tā mierīgi un beigās reāli 2. palika.
Un ātrākais aprilaiks. Principā, pareizi, tu saki, visi īstenībā brauc diezgan. Un tajā pirmajā startā, jā, man jau tas kartiņas vispār neaizgāja. Vispār palika piektais, jā. Un tas arī vajadzēja to visu pārvarēt, jā, saprast mierīgi, un tad iziet garām, un tad cīnīties jau par uzvaru. Bet, nu, kā ir otrā arī vieta ir diezgan ok. Ļoti labi. Un labākais aprilaiks, tā kā apsveic, super. Un arī, zigā, tu man apdāvināja maisiņām, un tagad es tevi apdāvinu. Paldies. Zelta putiem. Tātad First Auto M-Drive kartinga sacensībās. Pirmajā piegājienā pirmo vietu izcīnīja